Esiet sveicināti māja 1. un īsākajā darba nedēļā. Klāt 4. mājas. Par to, kādas iespējas tas šoreiz mums visiem piedāvā. Un, pieminot vēstures pētnieku Arvi Popi, uz īsu brīdi paviesosimies galvenajā Rīgas nomalē Bolderājā. Par to arī mūsu šī vakara raidījumā Galva, pils, sēta. Viņa pēdējā grāmata, Rīgas galvenā nomala, bija par Bolderāju un Daugavgrīvu, vietu, kur pagāja paša bērnība un skolas gadi. Viņa nākošā grāmata, grāmata par Bermontiādi, tā arī palika neuzrakstīta. Bolderāja 1910. gadā ieņēma Latvijā administratīvā rajona 5. vietu rūpnieciskās ražošanas ziņā. Ventspils ir 9. vietā 1910. gadā. Šeit ir ļoti spēcīga rūpniecība. Vēlāk viņi vairs neatplauka pēc kara tādā apjomā, jo daudz ko aizvazāja uz Krieviju. Vai ne? Tā kā viņa ir ļoti ievērojama visādā ziņā, gan kā kultūras centrs, gan aizsardzība, gan ekonomika. Un šeit bija pirmais telegrāfs no Rīgas biržas komitejas, Rīgā, centrā, Doma laukumā, uz šeit. Tā kā pirmais reālais telegrāfs cariskajā Krievijā bija tieši no Rīgas uz Bolderāju. Vēsture ir ļoti bagāta šai Rīgas galvenajai nomalei. Atstājot Krieviju, viņš pa ceļām tur kādā braucienā Duntē bija sapazinies ar Jakobīnu. Un 44. gadā viņš paķer to Jakobīnu līdzi un aizbrauc. Tā kā Minhausens noteikti ir kaut kur arī jāaizzerga. Zviedru laikos 3 gadus šeit bija mācītājs, garnizona mācītājs. Kā zināms, vēlāk viņš Bībeli pārtulko Alūksnē, jau būdams Alūksnē, bet tā šķiet pēc laika, pēc tiem gadiem, ka viņš šeit ir tēvreiz pārtulkojis. Tā kā šeit ir radusies latviešu tēvreiz. Mūsu tēvs debesīs, kurš patiesībā salīdzināt ar Gliku tulkojumu ar tādām niecīgām redakcionālām izmaiņām, tiek skaitīta šī lūkšana vēl joprojām. Tas ir ļoti vienkārši. Šeit dzīvoja ļoti daudz laivinieki, kuriem piederēja tādas palielas burlaivas, kas krāva un izkrāva kuģis, jo nevienmēr kuģi varēja piestāt pie krasta, vajadzēja kravu pievest, provīziju vai ko. Un šīs te Pladibena lielās buru laivas, vāciski sauc bulle. Un līdz ar to izveidos Bullerā. Bulļu upe patiesībā, un latviskojot buļļupe. No personīgām atmiņām 1940. gada Ligo vakarā te stāvēja padomu tanki. Toreiz nebija asfalts, bet bruģakmeņi. Tādi klusējuši un drūmi, un blakus mans tēvs un citi armijas vīri un radi un draugi un ģimenes gatavojās Līgo svētku svinēt. Viena dāma piegāja, uzlika vainagu uz tā tanka. Protams, tas bija liels uzstāv pārkāpums. Varēja būt ar bumbu, tas tankists ar kāju nogrūda. Šī ir vieta nosacīt, kur varētu teikt Bolderājas pirmsākums. Jo šeit ietecēja Buļļupe Daugavā, šeit nolika muitas posteņas, šeit iekasēja vēl Zviedru laikā tā saucamo licentes nodevu no visiem, arī no hercoga Jākaba kuģiem, kas nāca no Jelgavas, jo nāca pa Lielupi, Lielupi ietecēja Daugavā, šeit bija lieliska vieta, kur kontrolēt gan Daugavas satiksmi, gan Lielupis. Es vēlāk satiku nejauši klejojumos pa pasauli cilvēku, kurš puikas
gados ir dzīvojuši šeit. Es teicu, bija krokodils, bija. Viņš teica, mēs vēl kaitinājām, bakstījām viņu ar kociņu. Izrādās šeit tādā, basēnā, zem mājas pagrabā. Ir dzīvojis neliels krokodils. Vasarā viņš ir laists, tur bija tāda vasaras tvertne vai bedre. Tā kā viņš ir nodzīvojis te ilgu laiku, un par cik toreiz ūdens bija tīrs, un te vietējās meitas nāca peldēties Kapagrāvī, tad tur vienreiz izskrējis, ir iebļāvies krokodils izmuka, un tad viss tās dāmas tempā ir mestušās krastā, un vēlākās tās dežūri joks ir bijis par krokodilu. Šī leģenda par krokodilu droši vien nezudīs. Tāpat kā arī rakstītās grāmatas un raksti par bākām, burkuģiem un tvaikoņiem, par latviešu jūrniekiem tolaik, kad uz koka kuģiem brauca dzels vīri, par latviešu jūrniekiem un kuģiem ar sarkanbaltu-sarkano karogu mastā. Un bākas, jeb kā Arvis mēdz teikt, zvaigznes krastā, vienmēr aicinās jūrniekus atgriezties to dzimtajās mājās.